Sveiks vēlreiz! Paldies jums milzīgs par piedalīšanos, paldies par šo nodarbību, jo bez jums viņa nebūtu tik forši un superīgi. Bez jums man tur vienai runāties nebūtu tik jauki un tik forši. Paldies par miedarbību. Paldies, ka jūs esat nākt un skatāties. Tātad par svētdienu. Jā, uztaisīsim vizualizācijas nodarbību, kurā es vairāk par to pastāstīšu. Un tas, ko mēs izdarīsim, protams, jūs varat vizualizēt, ko jūs vēlaties, bet sākt ar to, kāda būtu mana ideālā nedēļa. Ja? Un tas ir kaut kas tāds, kas nav tik milzīgs, ja, jo šādus te vingrinājumus mēs nesākam ar lielāko dzīves lietu piepildīšanu, bet ar kaut ko nelielu vai vidēji lielu, ja, par to, kāda būtu superīgākā nedēļa, lai viņi paiet dievišķajā plūsmā, lai viņi paiet maksimāli veiksmīgi priekš manas maksimālā saskaņā ar sevi, maksimālā harmonijā, mīlestībā un visforšākajā veidā, kā vien var paiet, ja. Un tad mēs tam arī noskaņosimies, un es vadīšu meditāciju spēlējot handpenu, mēs gan elposim, ja, mēs elposim, meditēsim, elpošana ļoti palīdz. Ja jūs esat lielās domātājas, elpošana ir tā, ka bieži vien izsit no tās domāšanas, ja. Ar elpošanu uztaisīsim arī kādu vingrinājumu enerģiju plūsmu sakārtošanai. Un tad, jā, es esmu radījusi, vai dievišķis ar mani ir radījis šīs te meditācijas. Es tad, kad par viņām sāku runāt, es sajūtu tik nenormāli prieku, es nevaru iedomāties. Tas ir tik interesanti. Tas tā kā, jā, ir super, es strādu, un tad, kad es runāju, tad wow, jā, un viņas ir ļoti, ļoti, ļoti labas. Lai tas ir tā, tad viņas ir nevis video meditācijas, bet audio meditācijas. Un jūs no rīta, tā doma ir tāda, ka tad, kad jūs mostaties, ja, jūs uzliekat austiņās to meditāciju un ar to jūs mostaties. Ja. Tur ir elpošana, noskaņaušanās, kas palīdz arī ārstēt nervu sistēmu, varbūt nav tas labākais, bet sakārto mūsu nervu sistēmu un sabalansē mūsu dienai, atmodina mūsu uz dievišķo plūsmu. Un tad atmodina šo te dievišķo spēku, atmodina šo te dievišķo plūsmu un ļauj šai te plūsmai plūst uz āru, un ka mēs dzīvojam saskaņā ar šo te plūsmu. Un ticiet man, tā ir labākā dzīve un sāk notikt tādas lietas, par kādām pat nav sapņots un nav iedomāts. Tas ir kā wow, ja mēs kaut ko sapņojam, mēs par kaut ko savā dzīvē iedomājamies, bet jūs ticiet man, tad, kad ir tāda vēseles plūsma, tad tur nāk tādi brīnumi notiek un piepildās un tādas vēlmes un tādas lietas notiek, par ko mēs pat nevarējām iedomāties. Un tāds ir, man tas ir konstanti, ja, un es bieži vien dzirdu no meitenēm šādas atsauksmes. Kā nākat pieskaties, lai vienkārši uzlabot savu dzīvi un katru rītu sāktu superīgi. Un kā mēs sākam savu rītu, tā mēs savu dienu pavadām. Tas ir viennozīmīgi, tas ir arī starp citu pēc manifestēšanās un pievilkšanās likuma, ja? Tas ir uz kādas nots mēs sevi, uz kādā vibrācijā mēs iesākam šo te dienu, tādā viņa arī aies. Ja? Un kas man bija jāpasaka? Tātad par šiem te par svētdienu un par meditācijām ir enerģijas apmaiņa, bet tad, ja es aprakstiņā pielikšu, viņš būs augšā apakšā video aprakstiņu, ja jūs piesakaties uz šīm te meditācijām, jūs iegādājaties meditāciju komplektiņu, tad svētdienai viņam ir atlaide, un svētdienas nodarbība ir dāvanā. Un, protams, tam komplektiņam būs vēl klāt dāvaniņas un vērtīgi video, lai jūs visu to procesu redzētu savādāk un izprastu savādāk, un kas jums varētu ikdienā palīdzēt, ja kāds grūtāks ceļu posms, kas aizved pie kaut kā labāka, bet kādiem instrumentiem jūs varat piegrāt un ceļam iziet cauri. Nākat piedalāties, turpināt un uzlabojat savu dzīvi. Jūs esat, tu esi to pelnījusi.